Sveiki, draugi! Es esmu Rei Gudrups un laipni lūdzam dulēs Dauka prāto 10. epizodē. Vietā, kur mēs ne tikai ceļojam, bet kārtīgi izskatām ceļotāju viedokļu somu, jo cik ceļotāji, tik stāstu, uzskatu un karstu debašu. Ceļošana ir kā tirgus laukums, katram savs stends ar idejām, ne visi tās pērk. Šodien mēs parunāsim par nepopulāriem viedokļiem, kas var likt tev pasmaidīt, iebilst vai pat pārdomāt savu nākošo ceļojumu. Vai esi gatavs dzirdēt, ka ceļošana nav vienmēr svātlaime un ka Eifeļtornis nav obligāts? Tad aiziet! Pirms sākam, paldies sponsoriem, kas tur mūsu gaisā. Pirms ienirstam ceļošanas tabū džungļos, ātrs paldies mūsu atbalstītājiem. Master Foto LV, tā biļete uz ceļojumu fotogrāfiem, kas izskatās kā no piedzīvojuma filmas, nevis kā tantes veltes fotoalbumu, un High Explorer. Viņi ved uz vietām, kur Google Maps apjūk no Meksikas līdz Amazonas džungļiem, līdz seniem tempļiem, un, protams, daļa arī manā pavadībā un uzraudzībā. Ja vēlies padalīties ar savu stāstu vai uzdot jautājumu, raksti man uz rai@highexplorer.life. Es lasu visu, arī japāņu haikas. Nu redz, ceļošana ir kā mīlestība, skaista, bet sarežģīta, un ne visi par to domā vienādi. Šodien es dalīšos ar 12 viedokļiem, kas varbūt liks tev pasmaidīt, varbūt sarauties, bet noteikti aizdomāties. Tie ir mani Rei Gudrupu uzskati, kas zimuši klaiņojot pa pasauli un redzot gan tā spožumu, gan ēnas. Tā kā aiziet. Pirmais – valstu skaitīšana. Muļķības. Zinu to cilvēks, kas lepojas, esmu bijis 50 valstīs. Man godīgi tas liekas kā skaitīt končus, bet neizbaudot to garšu. Kas tev no tā, ka es atzīmēju valsti, ja nesapratu, ko tur elpo? Es, piemēram, esmu gatavs atgriezties jebkurā valstī atkal un atkal, jo katru reizi atklāju kaut ko jaunu. Vai tas būtu tirgus smarža vai kāda vietējā ciematiņa kņada. Svarīgākais ir, ko tu paņem līdzi, vai es iemācījies gatavot vietējo mērķu, sapratu, varbūt kā vietējie svin, iedelas, muertus, vai vienkārši sajūtas dzīves ritmu. Skaitīt valsts ir kā kolekcionēt pasmarks. Forši, bet kas tev no tā dvēselē? Ko tu domā, vai tev svarīgāk ir kvantitāte vai kvalitāte? Otrais. Ceļošana nav labākais skolotājs. Jā, es zinu, viss saka, ceļošana ir labākā skola, bet godīgi, tas ir tikai tad, ja tu māki izmantot to, ko iemācies. Ceļošana ir milzu atbildība. Tu ienāc citā kultūrā savu bagāžu un vienlaikus paņem kaut ko no viņu pasaules. Bet ko tālāk? Esmu redzējis ceļotājs, kas apceļo pasauli, bet paliek ar to pašu šauro pierīti. Svarīgi ir, kā tu pārveidi zināšanas par sevi un pasauli labākā vietā. Piemēram, uzzinot par inku cieņu pret kalniem. Tieši tur Peru es sāku vairāk domāt par dabas saglabāšanu mājās. Godīgi, tas tur tā aizsākās. Bija tāds ķeksīts un sāku vairāk par to domāt. Ceļošana ir kā grāmata. Ja tu to tikai izlasi un noliec plauktā, kāds labums? Kā tu izmanto to, ko iemācies ceļojumos? Trešais. Ceļošana nav nevainīga. Redz, Instagram rāda saulrietus un kokteļus pludmalē, bet aiz skaistajām bildēm slēpjas ēnas. Ceļošana nav tik tīra, kā izskatās. Ir krāpnieki, kas gaida turistus un neilgtspējīgās prakses, unsustainable practices angliski, saprotams labāk. Protams, tas viss paslēpt zem glancētām fotogrāfijām. Piemēram, Balī autentiskās rīsu terases ļoti bieži ir inscenēts un radīts tikai turistiem, bet nauda nonāk starpnieku kabotās, nevis pie vietējiem zemniekiem. Esmu redzējis, kā turisti maksā par autentisku pieredzi, kas ir tikai teātris, un vietējie saņem kapeikas. Parastais ceļotājs uzķeras uz šī āķa, domādams, ka piedzīvo īsto kultūru, bet patiesībā atbalsta sistēmu, kas izsūc vietējos. Kā tu zini, vai tavu ceļojuma pieredze ir īsta vai tikai skaista fasāde? Esi kaut ko tādu sajūts ceļojot? Ceturtais. Populārās atrakcijas. Nav obligāts Eifeļtornis, Kolizejs, Lielais kanjons. Viss saka, jā, tās vietas ir jāredz. Bet vai tiešām? Manuprāt, tās ir tikai ieteikumi, nevis obligātais saraksts. Parīzi var sajust klaiņojot pa Montmartres ieliņām, dzerot kafiju mazā kafejnīciņā un klausoties ielas muzikantus pie sēnes. Tev nav jāstāv rindā pie Luvras, lai saprastu Francijas dvēseli. Es reiz izlaidu Maču Piču, bet pavadīju dienu Kusko tirgu. Un zini ko? Tas man deva vairāk nekā jebkura mascī vieta.
Tad kāpēc mēs tik ļoti turamies pie šiem sarakstiem? Ko tu izvēlēsi? Slavenas vietas vai mazus, bet īstus mirkļus? 5. Visi ceļotāji ir turisti. Punkts. Es neesmu turists, es esmu ceļotājs. Vai esi to dzirdējis? Man tas liekas smieklīgi. Ja tu iebrauc valstī ar turistu vīzu, tu esi turists un nav ko izlikties par kaut ko citu. Neatkarīgi, vai tu guli hosteļa dormā vai luksus viesnīcā, tu esi viesis, kas ir ienācis svešā zemē. Tas nav nekas slikts, bet turistam nozīmē būt zinātkāram. Bet tas arī atgādina, ka tev jābūt ar cieņu. Es, piemēram, Meksikā esmu turists, pat ja es dzīvoju tur gadus pie vietējiem un runāju spāņu valodā. Kāpēc mums vajadzīga šīs etiķetes? Vai tu sauc sevi par ceļotāju vai turistu, un vai tam vispār ir nozīme? 6. Tu nevari mīlēt visas kultūras, un tas ir ok. Ir tāds mīts, ka īstam ceļotājam jābūt iemīlējušam katrā valstī un kultūrā, bet godīgi tas nav reāli. Dažas vietas tev liks sirdī dziedāt, citas vienkārši neuzrunās tevi, un tas ir normāli. Es, piemēram, neesmu sajūsmā par dažām Āzijas megapolēm, bet tas neliedz man paņemt kaut ko no turienes, kaut vai ielu ēdienu vai stāstu no tirgu stands. Uzstādi sev uzdevumu, paņem kaut ko no katras vietas, pat ja tā tevi neaizrauja. Tas liek paskatīties uz kultūrām no citu skatu punkta. Kura vieta tev nav ieklikšķējusi, bet tomēr kaut ko ir iemācījusi? Vari padalīties ar mani? 7. Solo ceļošana. Vairāk piedzīvojumu, mazāk filtru. Redzi, ceļojot vienam ir kā ienirt okeānā bez glābšanas riņķa. Mazliet biedējoši, jā, bet pilns ar brīnumiem. Esmu pamanījis, ka ceļojot vienatnē, tu biežāk satiec vietējos un nonāc negaidītos piedzīvojumos. Tā pašā Meksikā klaņojot viens reizes nonācu vietējā ģimenes svētkos, kur man baroja ar vietējiem mēdieniem mācīt dejot. Grupā nenotiek tādi spontāni notikumi. Vietējie bieži turās tālāk, un tava uzmanība ir pie draugiem, nevis apkārtnes. Solo ceļošana liek tev būt atvērtam, drosmīgam un klausīties pasauli. Tu esi kādreiz ceļojis viens? Kādas tev ir labākās atmiņas par ceļojumu vienatnē? 8. Pases privilēģijas. Novērtē to, ko tev devis liktenis. Jā, par pases spēku es jau runāju 2. Dulais Dauka prāto epizodē. Mūsu Latvijas pase ir kā zelta atslēga, kas atver 180 valstis bez vīzas. Bet vai es padomāju, cik daudziem cilvēkiem pasaulē šādas brīvības nav? Dažiem vīzu uz Eiropu ir kā sapnis, kas prasa gadus un kaudzi dokumentiem. Es to sajūtu arī Peru, kur vietējie stāstīja, cik grūti viņiem ceļot. Reiz satiku arī Brazīlijā kādu vīriņu, kurš man teica, ak, Dievs, viņš nevar ceļot, jo ir grūti dabūt dokumentus un visu nokārtot. Kā tu izmantotu savu brīvību, savu pases brīvību, ja zinātu, ka tev tā nav pašsaprotama? 9. Brīvprātīgais darbs. Uzmanies no slazdiem. Brīvprātīgais darbs izklausās cēli un skaisti. Jā, glāb bruņurupuļus, palīdzi ciematiņiem, bet vai zināji, ka daudz organizācijas pelna uz šī rēķina? Piemēram, Taizemē dažas ziloņu patversmes piedāvā brīvprātīgo programmu par $1000, bet ziloņi joprojām tiek turēti ķēdēs un nauda nonāk biznesmeņu kabatās, nevis dzīvnieku labā. Šī tiešām ir vesela schēma un sistēma, kā tas strādā. Kur aitas, tur cirpēji. Es ieteiktu pārbaudīt organizācijas caur tādām platformām kā Ethical Volunteer vai atsauksmes no bijušiem brīvprātīgiem. Īstas programmas, piemēram, bruņurupuļu glābšana Meksikā, neprasa milzu summas un māca reālas prasmes. Vai tu kādreiz esi strādājis brīvprātīgi ceļojumā? Par to arī padalies noteikti un man pastāsti. 10. Masu turisms. Mēs esam līdzatbildīgi. Masu turisms var iznīcināt vietas dvēseli. Piemēram, Taizemē Fifijas salas, kas kļuva slavens pēc filmas The Beach, tagad ir pārpildīts ar turistiem, un koraļrifi cieš no laivām un atkritumiem. Vietējie ciemi modernizēja, zaudējot savu autentiskumu, jo turists grib Wi-Fi un burgerus. Mēs ceļotāji esam daļa no šī procesa. Es cenšos izvēlēties mazāk zināmas vietas vai atbalstīt vietējos, nevis starptautiskās ķēdes. Un kā ir ar tevi? Un kā tu domā? Kā mēs varam ceļot, lai neatstātu tikai pēdas smiltīs? 11. Ceļošana ir privilēģija, nevis pienākums. Ne visiem vajag ceļot, lai dzīvotu skaistu dzīvi. Dažiem pietiek ar savu pilsētu, ģimeni un dārzu. Ceļošana ir privilēģija. Tā prasa naudu, laiku un veselību, kas ne visiem ir.
Es to sapratu, runājot ar vecu vīru Bolīvijā, kurš nekad nebija pametis savu ciemu, bet viņa acis mirdzēja stāstot par kalniem un tradīcijām. Bet tev liekas, ka ceļošana ir obligāta, lai būtu laimīgs? Kas tev dara laimīgu? 12. Mēs saglabājam kultūras. Ceļotāji ir kā brīvdabas muzeja apmeklētāji. Mūsu interesi uztur tradīcijas dzīves. Piemēram, Beļģos brīvdabas muzejs mums tepatās Latvijā. Bez turistiem un mums sen jau būtu aizvērts. Būsim godīgi, tāpat Peru Uros salas vairs nebūtu daļa no Titikakas ezera. Ērtāk taču dzīvo turpat blakus pilsētā dzīvoklī nekā uz salas ezerā. Bet ir arī otra puse. Pārmērīga interese var pārvērst tradīcijas par teātri. Kā atrast balansu, lai atbalstītu kultūras, bet tomēr neizkropļotu tās? Tas arī viss. Ceļo ar atvērtu prātu. Šie nepopulāro viedokļi ir kā čilī. Var kņudināt, bet noteikti liks tev padomāt. Ceļošana ir skaista, bet tā ir atbildība. Nākamreiz, kad būs ceļā, aizvēr acis un pajautā, ko es paņemu līdzi un ko atstāju. Vai esmu turists ceļotājs vai vienkārši zinātkārs dvēseles klejotājs. Ar šo es tevi izaicinu. Pamēģini. Ar šo epizodu noteikti dalies ar saviem draugiem. Raksti man uz rai@highexplorer.life, kuriem no šiem viedokļiem tu piekrīti vai kuri tev krīt uz nerviem. Lēnām un pacietīgi līdz nākamajai reizei, ceļotāji. Palieciet izsalkuši pēc pasaules noslēpumiem un uz tikšanos nākam otrdien.